Esam Ogres un Ikšķeles apkaimē pie Zilajiem kalniem, kur norisinās Sportlata balvas izcīņa velo maratonā. Jānis Dreiškins, sacensību galvenais cilvēks laikam šodien, vai ne? Nu, viens no. Trasa ir gatava? Trasa ir gatava, tiesneši gatavi, laiks mūs lutina. Jau 5. gadu, pateicoties Ogres un Ikšķeles novada pašvaldībām, arī dabas parka apsaimniekotājiem, aģentūrai Zilie kalni, kā arī pašam organizatoram Sportlata. Jau 5. gadu notiek riteņbraukšana šeit. Prieks, kad ar katru gadu dalībnieki ir arvien vairāk un ir apmierināti ar to, ka ir interesanta trase salīdzinoši no citām. Šeit ir gan tāds tehniski nobraucieni, sarežģīti uzbraucieni, gan arī tāds, vieglākas grantenes. Tā kā līdz ar to te ir tāds viss no riteņbraukšanas, kur, var gūt tās pozitīvās emocijas. Man tas bonus bija tas, ka es tepat arī netālu dzīvoju. Tad es arī varēju mierīgi izbraukt to trasīt vairākas reizes pat. Teikšu godīgi, nemaz tik vienkārši. Nu, vienkārši nav tiešām pa Zilo kalnu dabas parku teritoriju trasa tiešām ir ļoti reljefjaina, sarežģīti kāpumi, arī nobraucieni, tādi bīstami. Tātad vakar bija arī lietus, tātad viņi vēl ir slidena, saknes, tā kā, jābūt zināmai, ja grib būt pirmais, tad jābūt zināmai meistarībai. Bet trasa ir, tas, kas kaut vai nedaudz izbrauc ar riteni nedēļā, ir pievarami. Tie 25 kilometri ir pievarami. Mēs jau arī neejam uz pirmo vietu, gribētos jau, protams, uzvarēt. Bet vienmēr visi nebūs pirmie, un katram jāizvērtē savus spēks un spējas, un galvenais jāgūst tādas labas pozitīvas emocijas. Cik lielu lomu spēlē tehnika pareizā? Arī tehnika spēlē. Tā kā, lai pa vietām cīnītos, arī tehnika ir jābūt kārtībā. Protams, bremzes, atbilstošas riepas šādam reljefam. Bet vairāk vai mazāk viss no paša tā minēja ir atkarīgs. Var ticēt numeroloģijai, var neticēt. 3. numurs, 3. vieta. Tā vēl nav gadījies. Jāticiem būs. Kādas sajūtas pēc finiša? Superīga. Jo nebija viegli. Mēs braucām trietā un izdevās tomēr 3. vietu nosargāt. Finiša spurtiņš, ne? Jā, finiša spurtiņš. 50 km pa mežu šitā nomakt un beigās finišā viss izšķirās. Tā bieži notiek. Finišs ir svarīga lietā, vedās kā starts. Ko tagad? Kā atpūtīsies? Kā atgūsi spēkus? Lēni garu aizmīšu atpakaļ uz Rīgu. Tas būs bišķi vairāk virs stundas. Tas būs kā recovery, tad rīt mierīgi atpūtīsies ar ģimeni. Šodien ar ģimeni līdzi. Mazais startēja. Ar bišķi pietrūka, palika 4. Tur laikam 10 daļa līdz 3. vietā. Stāv jau noķēr, ne? Jā, būtu labi. Tās 3. un dēls 3. Liekas vismaz vienam medaļa bonusiņu. Jā. Ar ko mums mainieku komandas pārstāvs var palapoties? Kāds rezultāts? Skaista laika rezultāts 11. kopvērtējumā. Klusībā, kad ēdu brokastis, cerēju uz 10 šodien. Stiprs, tas priekšgals. Bet turējos, cik varēju kopā. Ļoti palīdzēja tas, ka zināja trasi no galvas. Tas bija mežā, es visur varēju tikt vairāk uz priekšu, bet uz grants turējos, cik varēju. Maza priekšrocība bija? Bija, varēja just, jo nobraucienos tu zini, kas sekos aiz kura līkuma. Tu jūti, ka kolēģi bremzē, bet tu vari būt droši, ka tur viss ir tīrs un var braukt. No Ikšķelēšiem pirmais? Jā, tas ir tāds mazais tekstīts. Varēs tādu palapoties treniņos? Jā. Ikšķeles velo komandai arī tāda, laikam, mini duelis ar Ogres brāļiem, ne? Jā, man liekas, tur arī viss būs kārtībā. Kopvērtējumu skatāties, jā? Tas ir tikai tā, tur, es domāju, mājās pie datora paklikšķinu un es viņu apzinu un viss, bet tā jau mežā, kas satiekās, viss ir kārtībā. Tagad komentāru ātri. Īsais izklāsts, jā? Pirmajā trešdaļā baigi daudz spēku atstāja. Uzreiz grūtāks minīns bija. Pusceļā parādījās spēki. Kaut ko bišķi iemina. Tehniku negribās vainot. Drīzāk jau paši sevi. Cik bija, tik bija arī nobrauc.
Treniņos bija 1:09, nofinišēju stundā un 5 minūtēs. Tā ka kaut kāds sasniegums ir. Tā ka izaiciniet arī jūs velomaratonus. Tas ir forši. Pastāstiet, ko jums nozīmē savu bērnu palaist uz šādām sacensībām? Pirmkārt, tas ir sportiskas aktivitātes, kas mums ģimenē ir visiem. Gan viņa tētim, gan man. Un tas ir katru dienu, bez sporta dienas nav. Ir katru dienu vai riteņbraukšana, vai mājās kaut kādas aktivitātes. Vai arī visi kopā izbraucam ar riteņiem. Kāpēc tieši sacensības? Interesanti. Tur ir pozitīvi cilvēki, kas apkārt visi ir pozitīvi lādēti un svaigas gaiss. Tas viss kopā. Tu esi kādreiz nokritis no velospēda? Jā, vairākas reizes esmu. Ko tu pēc tam dari, kad tu nokrīti? Neko, sāku raudāt. Un tad celies augšā uz atpakaļ uz riteņu un min tālāk, ja? Jā. Kā šodien sacensības? Ritīgi labi, nebija nemaz tik grūta. Nebija grūta? Nē, es varēju mierīgi izmēģināt. Puiši, stāstiet, kā trase? Laba, tur ļoti daudz tā kā meža, daudz koki, ļoti tāda agresīva, daudz bērni. Galvenais jau piedalīties tā, vai ne? Galvenais piedalīties, galvenais nobraukt un priecāties. Pareizi, malacis. Te velosporta kuluāros runā, ka trasa esot bijusi treniņa līmenī. Nezinu, man kā iesācējiem amatieriem tas bija ļoti liels spēku pārbaudījums, bet, rezultāti ir arī šeit. Un tā, apkopojot, 51. vieta, stunda un 5 minūtes plus mīnus sekundes. Tā ka savs treniņas laiks ir uzlabots, par to es esmu arī apierināts, distance pievērēta, krampis nesavilka, tehnika izturēja, vai kur cilvēki arī ir laimīgi, visi priecīgi, tā ka droši metieties virsū uz velosipēdu, izaiciniet velosporta pasauli, piedalieties sacensībās un finišā dabūsiet gardu putriņu. Labu apetīti!